Ko darīt, ja tev datorā ir pilns disks? Kā atbrīvoties no failiem, kuri tev nav vajadzīgi, un kā saprast, kas vispār aizņem vietu? Atveram pārlūku un ierakstam meklētājā Viz3. Paņemam pirmo rezultātu, kas ir no diska Analyzer, un mēs redzam, ka tas ir ātrākais diska analizētājs pēc viņa datiem. Es agrāk lietoju Windirstat, bet šis ir 46 reizes ātrāk nekā Windirstat pēc viņu datiem. Nospiežam lejupielādēt un spiežam lejupielādēt šeit. Saglabājam failu un redzam, ka tas ir ielādējies. Spiežam instalēt, valodas izvēlēšos angļu, piekrītam līguma noteikumiem, standarta mapelē paliek tā pati un instalējam. Tagad palaidīsim Viz3 programmu. Un mums atveras šāds rīks. Izvēlamies disku, kur vēlamies skanēt un spiežam scan. Tas tiešām bija daudz ātrāk nekā Windirstat programma, ko es lietoju agrāk. Dažās sekundēs mēs dabūjam šo rezultātu. Es savu seju pārcelšu augstāk, lai netraucē. Te apakšā mēs redzam kopējo sadalījumu, cik kas aizņem. Te mēs redzam pa mapītēm lielākiem, cik aizņem Windows mapīte un cik aizņem programmu faili. Šeit mēs redzam atsevišķos failus. Piemēram, mēs redzam, ka VHD aizņem man 100 GB, 120 precīzāk. Un tas 30% no visa man diska apjoma. VHD man nepieciešams priekš viena mana virtualizācijas servera, kuru es lietoju šī paša datora. Un tā staigājot mapītēm, mēs varam izvēlēties, kuras lietas mēs vēlamies izdzēst, un mēs tās varam izdarīt patiešo no šīs programmas. Protams, dzēs laukā tikai lietas, kuras tu saproti. Ja ir fails, kura nozīme tu nezini, ļauj tam būt, tas var būt sistēmas fails, un ja tu izdzēsīs, kaut kas var salūst. Ja tās ir filmas, ja tās spēles, ja tās bildes, ja tās kādas programmas, kuras tās ielādējies un zini, ka tev tās vairāk nevajag, tad gan tās var dzēst laukā, un tava diska vieta atbrīvosies.